now. Ladies, make some noise, ladies! Ladies, scream! Un tā arī sāks mūsu dziesmas, viņa saucās Here We Go! Neoficiālajam grupas dalībniekam, kā tev patīk grupa PER? Ja man nepatiktu, es nepiedalītos, protams. Man patīk Ralfs Eilants. Ko es pateicu tikko? Grupa PER ir lieliska un ļoti talantīga, un es domāju, ka viņu mūzika ir tā ir komerciāla mūzika pirmkārt, un viņa ir ļoti labs ārzemju produkts, ko var arī pārdot ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. Viņi tiešām talantīgi puiši. Cik ilgā tāpa šis albums? 5 gadu laikā. 5 gadu laikā, jā, 5 gadi, tāpēc viss ir maģiskais 5 albums, 5 Latvija, biļeti uz konts, 5 dienas pirms pasaules gala tieši koncerts notiek, un albums 5 gadi, 5 sūri gadi. Kas varētu būt gudrākais? Viss bija grūti. Tie brīži vienkārši, ka vajadzēja visu laiku atcelt. Ka bija tā, pieņemsim, agrāk mums visu laiku rakstīt tās dziesmas Mārtiņš Freimans un deva, un mēs domājam, mēs nemākam sacerēt albumu. Un Mārtiņš teica, nē, jūs mākat mēģināt, bet tā arī nepamēģinājām, un Mārtiņš, diemžēl, jau ir citur nonācis. Un mums vienkārši piespieda liktenis rakstīt pašiem dziesmas, ja mēs vēlamies albumu, un sākām Go Get Up, Disco, Superfly, un vienkārši, nezinu, no kurienes parādījās laikam kaut kāds Mārtiņa enerģijas spēks, kurš mūs tik spiedz augšu un palīdzēja tās dziesmas iznest arī pašiem ar saviem tekstiem, savu melodiju pasaulē. Un tā, tas bija tas grūtākais. Apzināties, ka mēs varam. Sākumā jau likās, ka tikai liels komponists Latvijā un tikai viņa dziesmas varam izpildīt. Mums tas jau plānojās jau rītīgi sen. Mums vienkārši visu laiku bija iekrits tā, ka ir tik daudz darba, visādi konkursi vai braukšanas uz Maskavu vai koncerti, un tā, ka mēs vienkārši fiziski nepaspējām. Bet kaut kas 5 gadi laikam bija tas maģiskais skaidrs, ka mēs sapratām vienkārši noliekam visu malā, sabiedīsim kaut kā tos grafikus vai kā, un kaut vai pa naktīm sēdēsim studijā, bet tas vienkārši ir jāizdara. Varbūt tas bija arī grūti, bet tagad ir tik ļoti liels prieks turēt rokās to pirmo disku. Es varu apgalvot, tas ir labākais albums pasaulē. Nopietni, bez jokiem, bez sarkasmu, bez nekā. Ja man kāds pieiet klāt un pateikt, Ralf, tavs albums ir sūcis, viņam pateikt, vecīt, pats tu sūcis. Tu nevar tā apgalvot, jo viss tas darbs tur ielikts, tie mūziķi, kuri tur piedalījušies, teksts kā domāts, kā melodija domāts. Tik daudz kafijas izdzērts studijā. Tik daudz, kas tur ir. Viņš tiešām ir labākais, un ja kādam nepatīk, tad tikai tas ir dēļ viņa gaumas, bet ne tāpēc, ka tur kaut kas ir sūdīgs tajā albumā iekšā. Viņš ir labākais albums. Man, protams, ka patīk, un sevišķi tāpēc, ka es pazīstu jau puišus jau ļoti, pateicoties savam vecumam, lielajam pazīstu jau ļoti ilgi, jau Ralfu vispār atceros no tādiem laikiem. Un ir iespēja vienkārši novērtēt to izaugsmu, kas ir notikusi, kad pa visiem šiem mazajiem gadiem, kas ir pagājuši, tomēr pirmais disks ir tāda nozīmīgs jebkura mūziķa dzīvē. Tagad šodien uzvēdīja tādas atmiņas pa manu pirmo disku, kad izlaida. Ja? Tas bija šausmīgi sen, bet atmiņas tomēr ir, un ceru, ka šitās atmiņas viņiem arī paliks ilgi atmiņā, un ceram uz nākamajiem, jo man 4 baltos kreklos beidzot ir viens disks, ko es varēšu likt diskotēkās, jo beidzamā laikā diezgan maz ko var tā reāli cilvēkiem likt klausīties un dejot. Pie mums jaunā singla Here We Go YouTube'ā 2 top komentāri ir rakstīts Eirovīzija, šo dziesmu uz Eirovīziju. Principā pēc 2 dienām. Pēc 2 dienām redzēs. Ir tas limits, ka ir jāiesniedz, tā kā mēs vēl nezinām. Mēs vēl tiešām nezinām. Mums pagaidām neviena dziesma nav uz 3 minūtēm. Tad, ja mēs piedalītos, būtu kādi jāsīsina, bet mums tikko ir iznācis albums ar vēl nedzirdētām dziesmām, kuras pēc Eirovīzijas nolikuma varētu iesniegt. Žēl, ka albumu nevar iesniegt Eirovīzijā, tagad mēs iesniegt, tāpēc, ka tad tiktu vienkārši. Redzēsim, mēs nesakam nē. Katrā ziņā tiešām nesakam nē, iespējams, ka pat uz jāpuses varamies, jo jūtam pārliecību sevī, ka mēs varam, ja mēs tiekam uz ārzemēm, uz lielo finālu, ka mēs tur varam palikt 3. vietā, 1. vietā. Arī prieks par to, ka pagājuši gadu daudz rakstīja, ka vajadzēja sūtīt PER. Varbūt to atsaucoties šogad mēģināsim. Redzēsim. Dāvana no Mika Dukura, ja? Lai mēs viens otru speram.
ir tik žēl, tevis nav klāt, nakts mani uzrunā neparastāk.